Sveiki, cienījamie skatītāji! Man prieks jūs redzēt kārtējā VCA rīkotajā online diskusijā, kas ir veltīta pacientu izglītošanai. Šoreiz mēs runāsim par vestibulāru reiboni, un man prieks, ka ar mani kopā šodien ir Evita Šlosberga, neirologs no GAKA neiroklīnikas, un Dmitrijs Vanaks, neirologs, reiboņu speciālists, līdzīgi kā dr. Šlosberga no Pirmās slimnīcas. Un šīs dienas tēma, kā es vēlreiz varu atgādināt, tātad ir vestibulārs reibonis. Esmu Jānis Mednieks, VCA neiroloģijas dienas vadītājs, neirologs. Un sāksim, jo, manuprāt, laiks mums nav tik daudz, bet tēma ir ļoti plaša un ne tik daudz diskutēta. Tātad, ja mēs runājam par galvas reiboni, es gribētu jautāt dr. Šlosbergai, kas tad ir galvas reibonis, kā mēs to varam definēt un kas zem tā ir apakšā? Nu, reibonis tā ir maldīga sajūta par to, ka notiek kaut kāda kustība. Vai nu pats cilvēks kustās telpā vai telpa apkārt viņam. Bet ar reiboni ir tā, ka, lai labāk saprast, kas vispār ir reibonis, ir jāsaprot, kā veidojās vispār līdzsvars. Un nav mums tāda viena orgāna, kas atbildētu tīri tikai par līdzsvaru. Teiksim, acis atbild tikai par redzi, auss atbild tikai par dzirdību, bet kas tas līdzsvars tāds ir lielākā daļai cilvēku, kamēr viss ir kārtībā, nu, viņš pat īstenībā neiedomājas, ka kaut kas tāds viņam pastāv. Tad viens no ļoti būtiskiem orgāniem ir iekšējā ausī labirints, bet tas nav viss, jo, piemēram, iedomājamies tikko piedzimušu bērniņu. Iekšējās auss struktūras jau viņam ir, bet vai tad viņš iet, staigā, skrien, lec? Nu, ticiet man, Denis Vasiljevs nepiedzima ar tādām mazām slidiņām kājās. To viņš uztrenēja tieši tāpat kā visi pārējie bērni. Sākumā veļoties, tad ceļot dupsi augšā, rāpojot, pieceļoties kājās, sākot staigāt, un droši vien visticamāk slidus viņam kāds kājās uzvilka 3-4 gadu vecumā, kā tas parasti notiek. Tad nākamais ļoti būtisks faktors ir redze. Nu, teiksim, visiem brīļainiem cilvēkiem, ir tīpaši, ja viņiem vajag brilles tālumā, ļoti labi saprot, ko nozīmē iziet uz ielas bez brillēm. Nu, vēl ekstrēmāk tas būtu, teiksim, tumšā kāpņu telpā nokāpt lejā pie trepēm. Nu, tad bez pieturēšanās pie margām varētu būt stipri pagrūts šis uzdevums. Un tad vēl nākamā ļoti būtiska lieta ir arī visādi receptori no pēdām, no visiem muguras muskuļiem, kājām, kas dod mums pozu un stabilitāti, to, ka mēs vispār varam nostāties un stāvēt stabilu uz kājām, ejot un dejojot, slidojot, braucot ar velosipēdu. Un visi šie impulsi nonāk tālāk smadzeņu stumbrā. Un tālāk tās smadzenes apkopo visu šo informāciju un nodrošina to, ka mēs jūtamies stabili. Bet smadzeņu stumbrā nonāk vēl citi impulsi no citām galvas smadzeņu daļām un arī no smadzenītēm, kas dod mums kustību precizitāti. Turpat ir arī visādi veģetatīvie kodoli, kas var radīt paaugstinātu spiedienu un pulsa celšanos, un turpat ir arī informācija, nu, droši vien tie, kas klausās kaut kādus podkāstus par emocijām, noteikti ir dzirdējuši tādu struktūru kā limbiskā sistēma, un arī no limbiskās sistēmas caur tādu struktūru kā retikulārā formācija nonāk arī saskarsmē impulsiem arī ar smadzeņu stumbru. Līdz ar to reibonis rodās pilnīgi jebkurā situācijā, kur kādā no tām struktūrām ir kaut kāds bojājums vai patoloģija. Ja? Teiksim, arī pie trauksmes, tāpēc cilvēki var teikt, vai man tā kā sareiba galva, vai arī teiksim, pie hipertensīvām krīzēm var cilvēks sūdzēties par reiboni, jo tiem impulsiem nekas netraucēja aizskriet arī uz blakus struktūrām. Tātad, kā mēs redzam, īstenībā ļoti daudz dažādas nervu sistēmas struktūras ir iesaistītas tamā, lai nodrošinātu, ka mēs jūtam līdzsvaru, labi orientējamies vidē un mums nereibst galva. Taču bieži vien mēs tieši esam to dzirdējuši ļoti daudz, ka vestibulārais aparāts ir ļoti svarīgs. Un tad, doktor, ko mēs saprotam ar jēdzienu vestibulārais reibonis?
Vestibulārais reibons ir tāda specifiska lieta, ko cilvēki raksturo tieši ar griešanās sajūtu kā karuselī. Un, lai šo saprastu, jebkurai šūnai ir iekšā savs miera potenciāls. Ar ko to varētu salīdzināt, teiksim, ar elektrības vadiem. Kad teikt, vai mēs spraužam tur iekšā gludekļa, teiksim, kontaktdakšu vai nē, tā jau ir mūsu darīšana, bet tur potenciāls iekšā stāv. Un, ja teiksim, tie vadi ir bojāti vai ir izveidojis kaut kāds izsavienojums, tad, diemžēl, var būt tā, ka viss mājoklis nodeg. Jā, līdz ar to mums ausīs arī tām līdzsvara receptoriem ir savs miera potenciāls. Viņš tur vienkārši ir, vai mēs galvu kustinām vai nē, viņš vienkārši tur ir. Bet, ja mēs galvu sākam kustināt, tad uz to pusi, kur ir kustība, aktivitāte pieaug un otrā pusē mazinās. Un otrādāk, ja es galvu pagriežu te, tad aktivitāte šeit pieaug un šeit viņa krīt. Un, ja ir kaut kāds bojājums, tad, teiksim, no tās simetrijas pēkšņi viena puse nokrīt lejā. Un tā diference, tā starpība starp to kodola aktivitāti un receptoru aktivitāti ir tā, kas izraisa to griešanās sajūtu. Skaidrs. Un tad, cik mēs saprotam, ka ārsti, kad ir daudz dažādu iemeslu šādam vestibulāram reibonim, neskatoties uz to, ka reiboņam var būt daudz dažādu iemesli ārpus vestibulārās aparāta disfunkcijas, tieši šīm vestibulāram reibonim arī daudz dažādu iemesli. Minēt dažas varbūt, lai mēs tā varētu. Iekšējā auss, kad teikt, es esmu neirologs, teiksim, pa visiem tiem iemesliem izstāstīt nebūtu, teiktim, prāta darbs no manas puses, bet ir tādi otolītu kristāli, ko diezgan viegli var diagnosticēt bez kaut kādām papildus metodēm. Jā, tas ir, kā teikt, mums iekšā ausī viņi pilnīgi visiem cilvēkiem viņi ir, jo, kad mēs kustinām galvu, tas smadzenes saņem signālu par to, kā mēs telpā atrodamies, un tas būtu briesmīgi, ja viņi nebūtu, jo tad mēs nevarētu nebraukt ar riteni, neiet slidot, pat nemaz iet, neko nevarētu. Problēma rodās tad, ja tie kristāli aiziet ne tur, kur vajag, un sāk kairināt pie galvas kustībām to iekšējo savus aparātu un sūta viltu signālu par to, ka notiek kaut kāda kustība. Ja. Tas ir viens tāds ļoti populārs tāds iemesls, ja, un jo vecāki cilvēki paliek, jo arvien biežāk šīs sūdzības ir. Tātad, ja mēs runājam par šo te vestibulāru reiboņu dažādiem iemesliem, tad šie iekšējās auss kristāliņi. Kas ir sastopama, un jo vecāki cilvēki paliek, jo arvien biežāk var būt šāds iemesls. Tad nākamā būtiska lieta ir, teiksim, arī Meņēra slimība, bet to diagnosticē un nosaka un arī ārstēšana tālāk ausu kakla deguna dakteri vai lori vai arī neirolori. Un, teiksim, visādas citas auss iekaisumi, traumas, asinsrites traucējumi, tie ir iekšējās auss iemesli, un ir arī nervs, kas iet no iekšējās auss tālāk uz smadzenēm. Arī tur ir iemesli, teiksim, vestibulārs neirīts, diezgan bieži sastopams, bet var arī būt arī labdabīgs audzējs, teiksim, nerva apvalkā, kas arī var radīt sūdzības par reiboni, bet tur parasti būs arī kaut kādas citas sūdzības par dzirdes krišanos vai kaut kādiem jušanas traucējumiem sejā, ne tikai vien izolēts reibonis. Līdz ar to mēs nonākam pie situācijas un pie atziņas, ka dažkārt reibonis varbūt ir tiešām izolēts vestibulārā aparāta bojājums, vai arī tas var būt kaut kas, kas ir diezgan viegli diagnosticējums un ārstējums, bet ir arī bīstama situācijas. Tāpēc, dr. Vanaga, es gribētu iesaistīt sarunā jūs, un jūs varētu pastāstīt par šiem sarkanā karoga simptomiem, līdzīgi kā citās arī pie citām problēmām saistīts ar nervu sistēmu. Mums ir jāzina, kad ir tās bīstamās situācijas, kad mēs nevaram teikt, ka reibons ir kaut kas, ko var novērtēt ilgstoši, pakāpeniski risināt, kad mēs saprotam, ka tas tomēr būtu diezgan precīzi jāizmeklē un tas jādara ātri. Tāpēc sarkanie karoga simptomi ir simptomi, kas tiešām norāda uz kādu nopietnu bīstamu slimību, kas var slēpties aiz tā reiboņa. Ja? Un, piemēram, tie ir
tāds jārodas reibonis tāds, ka pirmreiz mūžā, kad nekad tāds nav bijis tik stiprs ar gaitas traucējumiem, ka nevar paiet taisni, ar sliktu dušu vemšanu atkārtoti. Vai, jā, piemēram, arī rodas kopā ar reiboni ir arī stipras galvasāpes. Tas arī to nedrīkstētu palaist garām, jā, tas tam jāpievērš uzmanība. Jā. Cita lieta ir arī, piemēram, paaugstināta ķermeņa temperatūra, ja, kas norāda uz iekaisumu un, piemēram, ja, arī kopā ar citiem simptomiem var norādīt par, piemēram, iespējamu meningītu, tas smadzeņu apvalka iekaisumu, ja, kas sākas. Ja. Samaņas traucējumi. Ja, ka, piemēram, pacients, kad uznāk reibonis, zaudē samaņu, ja, vai kļūst arvien miegaināks un beidzot ir tā, ka nav vairs kontaktējams, tas arī ļoti bīstama lieta. Ja. Un jārodas arī citi papildus traucējumi, tādi kā, piemēram, vājums rokā vai kājā vai sejas pusē, kas kopā ar reiboni uznāk. Ja, vai arī ja, kopā ar reiboni rodas arī dzirdes traucējumi. Ja? Tas viss var norādīt uz to, ka tur iemesls ir varbūt diezgan nopietns. Skaidrs, labi. Ja mēs tagad atgriežamies pie dažādiem šiem iemesliem, būtiski, ka īstenībā ir lietas, kas šādi vestibulāru reiboni izraisošas vai reiboni izraisošas slimības, kas viņas var progresēt pakāpeniski, ir tādas, kas viņu izraisa īslaicīgi, kas ir ilgs īslaicīgi. Ja mēs skatāmies tādā laika griezumā, un ja mēs paskatāmies, teiksim, tos reiboņu, tos izraisītāju faktors vai cēloņus, kas ir ļoti īsi, kas ir ļoti gari, kā mēs visu šo te varam salikt kaut kādā tādā kategorijā? Vienkārši vai tādā skalā, lai cilvēki varētu saprast, teiksim, man ir ļoti īsts epizodes ar galvas reiboni ilgs, teiksim, dažas sekundes, varbūt līdz minūtei, pie galvas posma maiņas, kas tas varētu būt, man ir pakāpeniski līdzsvaru traucējumi. Kā jūs varētu raksturot visu šo te reiboņu spektru? Teiksim, tie paši otolītu kristāliņi, tie tiešām ir īslaicīgas reiboņa epizodes. Lielākā tiesa pat līdz minūtei. Cilvēki gan mēdz teikt arī, ka līdz 5 minūtēm, bet es domāju, ka vairāk tas ir, kad cilvēks ir uztraucies, jo tas reibonis ir ļoti nepatīkams un spēcīgs, un es neesmu redzējis pilnīgi nevienu cilvēku, kas būtu atnācis pie manis ar šo vainu, kurš par to justos priecīgs. Tad, kad mums kaut kas ir jāgaida, vienmēr liekas, ka velkās laiks, jā, līdz ar to viņš ir īslaicīgs un nepaspēja attīstīties kaut kādi blakus simptomi, teiksim, tāpat atkārtotā vemšana, piemēram. Nākamais iemesls tādiem īsiem reiboņiem var būt tad, ja blakus līdzsvara nervam ir asinsvada cilpa, kas kairina šo nervu un arī var dot tādas ļoti īslaicīgas reibšanas epizodes. Meņēra slimība, protams, ka to visu būtību varētu izstāstīt labāk auss kakla deguna nakters, bet tur tās lēkmes ilgst, noteikti vairākus 10 minūšu, pat stundu un vairāk varētu būt. Jā, teiksim, bieži, ko neirologi sastopa vestibulārs neirītis, tas noteikti ir vairākas dienas. Tas akūtā fāzē ilgst īsāku periodu, kad ir pavisam slikti, bet tā uzlabošanās var būt arī kaut kādu vairāku mēnešu garumā, kamēr viss tās sūdzības pāriet. Un, ja ir, teiksim, kaut kādi audzēji, teiksim, tā pati neirinoma, dzirdes nerva, tad tie simptomi attīstīsies ļoti ilgstošā laikā, un ļoti iespējams, ka cilvēks nebūs pamanījis to, ka viņam ir kritusi dzirde, kamēr viņš vienkārši nejauši telefonu nepieliks pie otras auss un nesapratīs, kāpēc es pie šīs dzirdu un pie šīs īsti lāgā nē. Tātad mēs redzam, ka šie iemesli daudz dažādi, tas izpausmes ilgums un tas simptomu progresēšanas ilgums arī var būt ļoti dažāds. Līdz ar to es tiešām gribētu teikt, ka visas situācijas, kad reibs galvu nevajadzētu likt vienā katlā un vajadzētu arī mēģināt šķetināt to, kas ir tas galvenais cēlonis, precīzi cēlonis, un tad tālāk arī to risināt.
Un tad, protams, šādi mēs nonākam pie nākamā jautājuma, kā tad mēs varam diagnosticēt reiboni? Kas ir tie testi, doktori Vanaga, ko mēs varam izmantot? Nu, mēs sāksim ar to, ka sākumā būtu tiešām jānonāk līdz taktiem, piemēram, līdz neirologam, ja, un neirologs tad parunās ar pacientu, izklausīs jūsu sūdzības, izklausīs to, kā ir viss sācies un vai kādi provokācijas faktori ir tam reibonim un. Tad tam seko klīniska izmeklēšana, ka paskatās tīri to visu neiroloģisko simptomus, tam, kas tad īsti ir tāds objektīvi konstatējums, kas pa traucējiem, jo tas viss tad palīdz savšaurināt to loku un nonākt pie tās aizdomu diagnozes. Ja? Un atkarība no tā, ko tad konstatē, tad var mēģināt vai nu, piemēram, kādas reiboņa provokācijas provas, pozicionēšanas provas veikt, un bieži vien tad arī atklāja, piemēram, problēma ar rotulītu kristāliem, kuru pie reizes arī var izārstēt, un tad problēma pēc būtības ir atrisināta, ja? Tas ir tāds vienkāršākais, labākais variants, ja? Bet var gadīties, ka tiešām pārbaudot koordināciju, pārbaudot gaitu, pārbaudot citus simptomus, radīsies aizdomas par citām slimībām. Ja? Un attiecībā no tā visa arī plāno nākamo diagnostiku. Ja? Piemēram, vai nu attēldiagnostiku, tā kā magnetisko rezonanci galvai vai datortomogrāfiju. Ja, piemēram, aizdomas ir par iespējami pārciestu insultu, vai arī citām slimībām, ja, un var veikt ultraskaņas izmeklējumu galvas un kakla asinsvadiem, ja tur konstatē aterosklerotiskus sašaurinājumus, tad tas arī ir nozīmīgi, ja, bet ir arī citi testi, ja, piemēram. Jau klīniskas izmeklēšanas laikā var konstatēt, ka pacientam ir kustības noturēt skatu uz objekta, ja, vai arī, ka rodas tādas diezgan dīvainas acu kustības pie noteikti vai acu kustību traucējumi, ja, un lai tos tālāk precizētu vai izmeklētu, varbūt nepieciešams vai nu galvas impulsa tests, vai, piemēram, videonistagmogrāfija, ja, kas ir arī tāda nopietna izmeklēšanas metode, kas ļauj objektivizēt un arī mērīt tos traucējumus, kas tad rodas un kur tā problēma var būt, tad apkopojot tos rezultātus, kas tajā rodas, var tad arī tālāk nonākt pie tās iespējamas diagnozes vai jau pie konkrētas arī diagnozes. Ja. Un ir arī citas metodes, kas arī būtu jāpiemina, ja, jo, piemēram, ja pacientam ir dzirdes traucējumi sakarā arī ar reiboni, tad var veikt audiometriju, kuru laikam daudzi pacienti jau pazīst, ja, ka ja nonāk līdz loram, ja, tad bieži vien to izmeklēšanas metodi jau pazīst, kā tas viss notiek. Ja. Bet ir arī tādas metodes, ka, piemēram, audiālie izsauktie potenciāli, ja, kuri ir reti izmantoti, bet Latvijai pieejami, ja, un kuri arī ļauj objektivizēt dzirdes traucējumus. Un pēc būtības tas jāsaprot tā, ka tā izmeklēšanas laika var redzēt, kas tad notiek ar impulsu, kas nonāk no auss? Ja? Cik tālu tas nonāk, līdz tas sāk mazināties vai pazūt? Ja? Un līdz ar to var arī atpazīt to vietu, kur tad tieši tas traucējums rodas. Labi, tad kā es saprotu, tad viss sākas ar sarunu, vai ne? Ja. Tā būtu jābūt. Jā. Un īstenībā tāpēc es, cienījamie skatītāji, gribētu teikt, ka ja jums ir tiešām arī šīs aizdomas par to, ka jums varētu būt kāds specifisks reiboņu veids vai arī reibonis, kas nav vienreizējs, kas pāriet un nekad neatkārtojas. Atcerieties, vienmēr jāvērš pie ārsta pēc palīdzības un tiešām ir jāizrunā visi šie simptomi, klīniski jāizmeklē, jo tas, es saprotu, ir nākamais posms. Un varbūt, ka jūs varētu detalizētāk pastāstīt tieši par šiem testiem, lai klausītāji būtu jau gatavi, ja viņi tādiem sastopās. Ko tad ārsts reiboņu speciālists, kādus testus varētu veikt, kā tas praktiski notiek, ko viņš dara ar pacientu? Piemēram, to jau laikam daudzi pazīst, ka, piemēram, pārbaudot to, vai aizvērtām acīm var ar pirkstu pieskarties degungalam, ja, vai liek pastaigāt un paskatīties, kas notiek, tad vai pacientu velk uz vienu pusi, ja, vai nē.
Jā, var arī pārbaudīt to, kas notiek tīri, kad fiksē skatu uz kāda objekta, piemēram, uz neiroloģiskā āmura, jā, kas notiek tad ar acīm, jā, vai rodas kādas kustības, kam nevajadzētu būt vai ne, jo tas viss jau tā kā virza to domu, jā, to diagnostisko domu konkrētajā virzienā, jā, kur tad traucējums varētu būt. Jā. Un tā kā tur testu ir ļoti daudz, jā, tā kā tas visam... Jā, un tie testi, kas ir šī te labdabīga pozicionāla proksimal vertigo gadījumā, varbūt, ko tiem varat pastāstīt? Jā, par tiem gan. Tas ir parasti, tā kā, ja ir domas tiešām par to, ka tā problēma ir, par ko doktora Šlosberga jau stāstīja, par otolītiem, jā, tad pēc būtības ir tā, ka pacientu ir tā kā divi varianti, jā, tiem testiem, jā, ka pacientam pagriež galvu uz vienu pusi, uz notiktu leņķi, ja, un ātri liek uz muguras, ja, un skatās, kas notiek tā ar acu kustībām. Ja, jo tas, ko es jau pieminēju, ja, tad noteikti tas acu kustības var tajā sakarā rasties, ja, un tas jau norāda uz to, kur tā problēma var būt. Ja. Un šī testa laikā tad var izprovocēt to reiboni, kas uznāk, tad var redzēt, ka tas ir parasti ar latenciju, ja, ka sākumā pacients noliek uz muguras, ja, un tad, piemēram, pāriet pāris sekundes, un tad stipras reibonis rodas, stipras acis kustības, ja, noteikta veida kustības, ja, kur ir tā kā noteikta virzienā tas zīlītes kustās, ja, un pēc tam arī pāriet. Ja. Un to var pārbaudīt arī gan vienai, gan otrai pusē, un tad redzēt, kura pusē ir slima, un pie reizes īstenībā, ja to prot, jau tad uzreiz var uztaisīt arī manevru, tādu kā repozīcijas manevru, ja, ko to ārstē, ja, piemēram. Jā, un tas ir tāds labs piemērs, ka īstenībā dažkārt reiboni var izārstēt arī ar vingrinājumiem. Bet vēl par testiem nedaudz nobeigumā es gribētu tādi jautājumi par to. Šī testi, kas tiek specifiski periferā, tādā reiboņa gadījumā vai vispār vestibulāra reiboņa gadījumā izmantot diagnostikas tieši šis galvas impulsu tests, kas arī Latvijā ir pieejams, varbūt var pastāstīt, kā tas notiek. Tas nav nekāds tā, ka varbūt tas izklausās kaut kā savādi un tā, bet tas nekas tas briesmīgs nav. Tas īstenībā ir tā, ka pēc būtības pacientam ir jāfiksē skats uz viena objektā, ja galvu ātri pagriež uz vienu pusi, uz otru pusi, un tad var konstatēt to, vai tad notiek, vai tā skata fiksācija notiek, vai vienā no pusēm tā ir traucēta. Ja? Jo tas ir arī diezgan nopietni, piemēram, kad mēs runājam par vestibulāro neirotu, tas ir viens no pamatestiem, ko tad var arī izmantot tā diagnostikai. Ja? Bet pēc būtības nekas tāds briesmīgs tas nav. Ja? Ka vienkārši pagriež galvu diezgan ātri, diezgan strauji uz vienu, uz otru pusi un skatās uz to fiksācijas spēju. Ja? Skaidrs, labi. Turmāk par terapiju. Dr. Šlosberg, jums ir liela pieredze, un es gribētu zināt, kā, teiksim, mēs varam pastāstīt kopumā, ko sevī ietver šis jēdziens reiboņa terapija? Diemžēl cilvēkiem gribās tādus vieglus risinājumus, to, lai būtu viens kaut kāds medikaments, es izdzeršu, viss man būs kārtībā. Diemžēl tā nav. Un ir lietas, kā teikt, tie paši, kā teikt, otolītu kristāliņiem, kur nemaz nekāda medikamentoza terapija nav nepieciešama, ja, jo tur tas mehānisms ir līdzīgs, ka, teiksim, jums uz kājas uzkristu ķieģelis, kamēr tas ķieģelis uz tās kājas stāvēs virsū, tur var, nezinu, vati likt riņķī, papūst, nobučot, tā kā bērnībā mamma darīja sasistu celīti, ja, nezinu, vienalga kaut ko buram vārdus kādus paskaitīt, diemžēl tas neko nepalīdzēs, ja, tur ir vajadzīgi šī atbrīvojošie manevri, ja, un patiesībā nekāda medikamentozā terapija tur nemaz nebūtu nepieciešama. Bet problēma ir tā, ja, teiksim, cilvēks ir ilgstoši staigājis ar šo lietu, neārstētu, tā nabaga smadzenes ir tik ļoti pāruzbudinātas to, kad viņas jau turpina vēl uzturēt to un parādās jau arī kaut kādas bailes. Un, teiksim, tur cilvēkiem ir jāveic šie vingrojumi un kādreiz ir arī jādod kaut kāda terapija, kas, teiksim, samazinātu trauksmi. Jā, jo pats laikam ilgākais, ko man ir nācies dzirdēt, ka viena kundze ar šo vainu staigāja gadus 6, viņa vienkārši zināja, ka viņa nevarēja gulties naktī uz vienu sānu.
Pārējā dzīvē viņai tas vispār netraucēja šis reibonis. Ne uz teātri iet, ne braukt ceļojumos, ne strādāt, ne kaut ko. Ja, tas, kā teikt, šī vaina vispār neprasa medikamentozu terapiju. Ja ir, teiksim, piemēram, Meņēra slimība vai, teiksim, tas pats vestibulārais neirīts, kur ir disbalanss starp pusēm, ja, tad ir beta-histīns, kas paceļ uz augšu to bojātās puses aktivitāti. Un tur tā terapija, principā Meņēra slimības gadījumā, praktiski tā varētu arī būt mūža terapija, ja, jo ties medikaments tiek dots, lai tās reiboņa lēkmes neatkārtotos vispār. Bet šo lietu jums izstāstīs ausu kakla deguna daktars, kad jūs pie viņa aiziesiet un tiks noteikti šī diagnoze. Teiksim, pie vestibulārā neirīta, kā jau es arī iepriekš minēju, tā atveseļošanās pat var notikt vairāku mēnešu garumā, kamēr tās sodzības pilnībā pāriet. Ja, tad nākamā grupa ir vai difenhidramīns, vai jaunāks paudzes ir dimenhidrināts. Viņi darbojās savādāk, kā teikt, lai nebūtu tā milzīgā impulsu, teiksim, starpība, bišku bloķējot to veselo pusi un vispārējo smadzeņu aktivitāti. Un ir vietas un lietas, kur arī šiem medikamentiem ir lielisks pielietojums, piemēram, teiksim, kinetoža un vispopulārākā varētu būt jūras slimība. Ja, jo jūras slimība nav tādā izpratnē, ka kaut kas nestrādā, drīzāk otrādāk varētu pateikt, ka strādā pārāk labi. Ja, kas notiek? Jūrā uz šūpojoša kuģa visu laiku auss tiek kairināta, viņi saņem signālus par to, ka notiek kaut kāda kustība. Vai tad auss melo? Nē, nemelo, viņi pilnīgi dod pareizi signālus par to, ka notiek kustība. Tas pats notiek no pēdu receptoriem. Grīda pamats visi līgojās, taisnība. Un arī šie impulsi nonāk arī galvas smadzenēs. Tāpat tās arī no redzes visa bilde šūpojās un nav nekāda skaista, stabila apvāršņa. Un tās smadzenes sākumā mēģina ar šo situāciju tikt galā, kamēr vienā jaukā brīdī viņi saprot, nebūs. Un tad kā tāda Lufthansa aviosabiedrība piesaka streiku un pasaka, ne, šitādos apstākļos mēs nestrādāsim. Un cilvēkam nekas cits neatliek to, kā palikt zaļam un sākt vemt un gaidīt to brīdi, kad viņš nokļūs uz stabilu pamatu kā tādu atpestīšanu. Šajos gadījumos šīs grupas gan dimenhidrināts, gan difenhidramīns ļoti labi var palīdzēt, jo viņš neļauj tām smadzenēm trakot, tai skaitā arī vestibulārajiem kodoliem. Bet tur, kur jau ir bojājums, viņš kavē to centrālo kompensāciju, kas notiek dabīgi organismā pašā un ko var uzlabot ar rehabilitāciju. Viņš kavē šos procesus, līdz ar to šā tipa medikamenti varētu būt pielietojumi kaut kādās pirmajās dienās, kad ir vēmšana, kad ir trauksme, kad viss reibst un viss ir slikti, bet ilgtermiņā tomēr šie medikamenti nebūtu piemēroti, jo viņi kavē visus pārējās, teiksim, tās smadzeņu adaptāciju un kompensāciju. Ja mēs runājam par tādu tēmu kā vestibulārie vingrinājumi vai vispār, teiksim, dažādi vestibulārā aparāta trenēšana, kas zem tā ir? Kā to var veikt un kā tas būtu nepieciešams? Principā, ja cilvēks, jūt, ka kaut kāda nav stabilitāte, bet arī šeit nebūs tāds kaut kāds viens, kas visiem derēs. Vislabāk, protams, ka ir iet pie fizioterapeita, kurš skatās, kas konkrēti tam cilvēkam ir traucēts, kas tieši viņam nesanāk un mērķtiecīgi strādāt pie šiem vingrojumiem. Jo būs atšķirība trenēt, teiksim, cilvēku, kas sēž mājās, skatās televizoru un aiziet labi, ja līdz veikalam nopirkt pārtiku sev, vai tas, teiksim, būs jau tiešām baleta dejotājs, vai riteņbraucējs, vai slidotājs, vai kāds sportists. Nebūs tāda
kā teikt, vienota, universāla vingrojuma kompleksa. Tur tomēr jāskatās individuāli un ar ko sāk, ko pieliek pēc tam klāt, ja cilvēks ar to tiek galā. Jo būtiska lieta ir tāda, ja cilvēkam nesanāk un viņš nokrīt, viņam veidojās bailes un tad viņš atsakās un negrib darīt vispār neko. Līdz ar to noteikti mans ieteikums būtu nevis no tādām vingrojuma lapiņām mēģināt kaut ko pašam, kas sanāk, kas nesanāk, man nesanāk. Tomēr iet pie fizioterapeita, kurš ir blakus, kurš redz, kurš var iedrošināt, ka cilvēks dabūna to sajūtu, jā, man sanāk, un tad ir daudz lielāka motivācija to visu turpināt. Tad atceramies, ka reiboņa terapija arī ir aktīvs process, kur pašiem pacientiem ir jāiesaistās, un no tā arī ir atkarīgs šis iznākums. Un kas ir būtiski, tā tad ir svarīgi pielietot tieši to terapiju, ko ārsts ir nozīmējis. Atceramies to, ka lai mums arī gribētos, ka katrā reiboņa gadījumā būtu šī medikaments vai tablete, kurš varētu mums pavisam palīdzēt un izārstēt 100%. Tā nav. Dažkārt ir nepieciešama vingrinājuma. Savukārt, tad, kad šī reiboņa terapija ir nozīmēta, tad atkal ir būtiski, ka viņi tiek saņemti pietiekami ilgi, tieši tā kā ārsts to ir teicis, jo tad arī bieži vien šis neveiksmīgais reiboņa terapijas iznākums varbūt ir īstenībā saistīts to, ka viņš terapijas ilgums nav pietiekami ievērots, un tad vienkārši var atkal atjaunoties šie simptomi. Un kas ir būtiski arī, ka ja neārstē šo reiboņu pamatcēloni, tad, protams, vēl var pievienoties dažādi šie citi reiboņu veidi, psihogēns reibonis, un tāpēc tas atkal ir tāds aicinājums tiešām pievērst uzmanību un vērsties pēc palīdzības laicīgi. Šī diskusija, protams, ir par vestibulāru reiboni, jo to ir būtiski atpazīt un atšķirt no citiem reiboņu veidiem, taču ņemot vērā to, ka galvas reibonis bieži vien ir ļoti bieži simptoms, kad cilvēks nonāk pie ģimenes ārsta uzņemšanas nodaļā. Dr. Vanda, varbūt jūs varat atgādināt tos, kas tad ir vēl tie citi iemesli bez vestibulārās aparāta disfunkcijas, kas arī tad var dot galvas reiboni un kas ir, teiksim, tad būtu savā veidā arī novēršami, tad ir izsinot to pamatproblēmu. Teiksim, tas, ka bieži vien, ko pacienti arī apraksta kā reiboņu, kas pēc būtības reibonis nav, ir tāda jocīga sajūta kājās, un tāda nestabilitātes sajūta, ja, kas, piemēram, var rasties, ja pacientam ir polineiropātija, ja, piemēram, kāju nervu bojājums, ja, kad vienkārši impulsi no pēdām nenonāk līdz smadzenēm, ka tam būtu, ka tam jābūt, ja, vai tie ir samazināti vai kavēti. Ja. Un tas ir viens, piemēram, no tādiem diezgan bieži sastopamām problēmām, ja, ko bieži vien tīri subjektīvi pacienti apzīmē to kā, kā reibonis. Ja. Citi iemesli var būt arī, ko jau pieminēja, tas psihogēns reibonis, tas fobiskais reibonis, ja, ka, piemēram, īpaši, ja ir vai ir kāds iemesls, kāds vestibulāris iemesls reiboņiem, piemēram, tiem pašiem otolītiem, ja ar to dzīvo ilgstoši un nesaņem terapiju, tad bieži vien ir tā, ka nonāk tāds punkts, kad pacients domā, viss, es galvu nevaru pagriezt, piemēram, pa labi, vai nevaru gulties uz sāniem, kā jau dr. Šlosberga teica, ja, no savā tā pieminēta gadījumā, ja, jo zina, ka uzreiz tas reibonis nāks. Ja, un tas ir tāda diezgan bēdīga situācija no vienas puses, ja, jo vienkārši cilvēks nesaņem to palīdzību saulaicīgi, ja, un pie tām piemetās vēl tāda kaita, ar kuru varbūt arī ir grūtāk tikt vaļā, ja, jo vienkārši tas, kad jau bailes nāk spēlē, ja, tad tas arī, protams, ir diezgan nopietni un diezgan nopietns ierobežojums arī pacienta dzīvē. Un es jau gribētu no savas puses pieminēt to, ka dažādi, teiksim, šie organismi kopumā, dažādi orgānu sistēmu darbības traucējumi, kas ir bieži, varbūt, teiksim, tātad reiboņu pamatā. Piemēram, ja cilvēkam paaugstināta vairogdziedzera funkcija, tad bieži vien tas var izraisīt galvas reiboni. Paaugstināts asinsspiediens, tas arī var dot galvas reiboni, tātad atceramies. Tad šeit tas galvenais princips būs to, ka mēs ārstējam šīs pamats sasniegšanas.
šodienas diskusijas dalībnieki ir ārsti, neirologi, kas specializējas un darbojas reiboņu jomā. Taču es gribētu jautāt, kas no jūsu puses, kas jums šķiet svarīgi? Un varbūt jūs varat, doktori Vanaga, minēt, kas ir vēl tie speciālisti, pie kuriem pacienti bieži vien vēršas un ir vērts vērsties reiboņu gadījumā. Tātad ir tāds dzirdēts arī vārds kā neirologs. Varbūt jūs varat paskaidrot, ko tas nozīmē? Neirologs pēc būtības ir logs, otorinolaringologs, Deguna ārsts, kas specializējas arī piemācījies neiroloģisko pusi arī un specializējas tīri uz tām slimībām, kas saistītas ar vestibulāru reiboni. Un viņiem ir pieejami arī vairāki testi, ko viņi arī ikdiena izmanto, lai arī diagnosticētu no savas puses tos iemeslus, kas var būt saistīti tīri ar ausi. Un ar vestibulāro aparātu. Piemēram, tos pašus pozicionēšanas manevrus, ko es jau pieminēju, ka pacients, piemēram, noliek strauji uz muguras, vai tur ir arī citi manevri, kad liek uz sāniem, un mēģina izprovocēt reibonis, vai tas pats galvas impulsa tests, tas ir bieži tas, ko arī neirologi izmanto savā praksē. Labi, Dr. Šložer, varbūt ir kāds cits veselības aprūpes speciālists, kurš ir svarīgs reiboņu pacientu diagnostiskā aprūpē, ko mēs neesam minējuši. Tad mēs runājam par neirologiem, reiboņu speciālistiem, neirologiem. Kas jūsuprāt vēl ir būtiski? Jebkurš, kur ir kāda aizdoma, arī, acu ārstam ir kāda zināma nozīme, jo ļoti bieži ir arī, cilvēkiem, ja krīt redze, pazeminās, kad viņiem arī būs sūdzības par reibonu un līdzsvaru traucējumiem. Tas jebkurš speciālists, kur ir kaut kāda aizdoma, kur varētu būt kāda patoloģija, tāpat tas arī kardiologi, sirdsritma traucējumu speciālisti, fizioterapeiti. Vienkārši ir jāskatās, parunājot ar cilvēku, kurā virzienā tad vairāk tā izmeklēšana būtu nepieciešama. Un ja mēs skatāmies tādu jēdzienu kā pacienta ceļš, ja pacientam reibst, kā jūs rakstot to, kur un kā viņam vērsties pēc palīdzības? Pirmkārt, noteikti būtu jābūt sarunai pirmajai ar ģimenes dakteri. Un ļoti daudz, ko ģimenes ārsts pats jau arī var tikt galā, kaut vai paskatoties to pašu asinsspiedienu, jo gan pie paaugstināt, gan pie pazemināt var būt sūdzības par to, ka kaut kāda reibšana ir, vai arī mazasinība, it īpaši jaunām sievietēm, kuras ir ar mazāku svaru, un, ja ir stipras mēnešreizēs asiņošana, tur pavisam, kā teikt, absolūti cits ar galvas vai ausu slimībām nesaistīts cēlonis varētu būt, vai, cukura diabēts, kurš ir ar sliktu kompensāciju un attīstās jau doktora Vanaga minētā polineiropātija. Tā kā ļoti svarīga lieta ir ģimenes ārsts, un tad jau tomēr viņš sapratīs labāk, kur tad pie kā būtu jāiet, jo ja ir dzirdes traucējumi arī klāt, tad noteikti būtu jāiet pie auss kakla deguna ārsta, un ja nav dzirdes traucējumi un ir kaut kādi simptomi, kas liecina par nervu sistēmas kaut kādu iespējamu patoloģiju, tad būtu jāiet pie neirologa. Skaidrs, labi. Paldies. Un es gribētu arī vēlreiz atgādināt tātad šīs varbūt klīnikas iestādes, kur tiešām strādā speciālisti, kas var sniegt palīdzību reiboņu gadījumās un veikt arī papildus izmeklējumu. Tātad pirmkārt Rīgas pirmajā slimnīcā doktors Vanags ir neirologs reiboņu speciālists. Dr. Šlosbergs strādā GK neiroklinikā, un GK neiroklinikā arī ir pieejams neirologs un ir iespējams veikt galvas impulsu testu. Un tātad arī atgādināšu, ka VCA neiroklinikā ir iespējams saņemt neirologu konsultāciju, veikt galvas impulsu testu. Un tātad es ceru, ka šīs iestādes ar laiku Latvijā kļūs arvien, viņas būs vairāk nekā šīs minētās, kur tiešām var saņemt ļoti labu, kvalitatīvu un tādu tēmētu aprūpu reiboņu pacientiem, bet es domāju, ka galvenais ir tas, ka jūs
klausītāji, tiešām, ja jūs saskatāties ar šīm problēmām, tad vēršties pēc palīdzības un iespējas risināt jautājumus ir. Un pat, ja dažkārt liekas, ka šī problēma eksistē jau ilgstoši, var būt, ka speciālists, kas nokļūstot kādā no šīm iestādēm, var tomēr iedomāties un atrisināt to problēmu un nonāk līdz šai pareizai diagnozei, vai arī dažkārt, ja kādai no šīm problēmām, kas ir bijuši pamatā galvas reibonim, pirms kādu laiku nav bijuši iespējami risinājumi, tad tagad tie var būt medicīna attīstās un iet uz priekšu. Tāpēc es domāju, ka ir laiks pāriet pie jautājumu sadaļas, un es gribētu tātad sākt ar jautājumu tātad par tādu, kas ir arī no vairākiem skatītājiem, tātad sveiki, reibonis no antidepresantiem, kā ar tiem cīnīties? Šis ir tāds diezgan grūti atbildams jautājums, jo, diemžēl, nav jau nekāda papildu informācija. Jo jautājums ir pirmkārt, cik ilgu laiku ir lietoti antidepresanti. Vai šī sūdzība sākās uzreiz pēc medikamenta lietošanas, jo, ja ir tā, ka cilvēks nozīmēts ir antidepresanta terapija un ir skaidrs, saprotams, ka nākamā dienā vai tuvākās dienās sāk šīs sūdzības, jo antidepresantiem var būt tāda blakus parādība kā reibonis. Un ja cilvēks ir bijis, teiksim, pie neirologā, kurš ir pateicis, ka tiešām neredz nekādu citu lietu, kas varētu būt reiboņa cēlonis, respektīvi nav kaut kāda cita iespējama diagnoze, jā, nu tad var būt tā, ka, kad ir medikamenti izraisīts reibonis, bet labāk par antidepresantu terapiju jau vienalga nepateiks jums neviens vairāk kā jūsu ārstējušais psihiatrs, jo ir dažādas grupas ar dažādu panesamību, un ja patiešām ir tā, ka ir izmēģināts dažādi medikamentu grupas vai to kombinācijas, un šī konkrētā ir atzīta par to labāko, un viņai ir blakus parādība, diemžēl nebūs tāda antidota, ko iedos, un šī reiboņa nebūs. Jautājums ir par devām, un tiešām varbūt tas, ka būtu jāmaina terapija, bet tas noteikti ir lieta, kas ir jārisina ar jūsu ārstējušo psihiatru. Vēl viens jautājums, varbūt ar jums, dr. Osberg. Jūsu slimības likt dušu lidmašīnā, kā mēs jau minējām, tātad tās ir šī arī kinetoze citiem vārdiem, tātad vai to var nosaukt par vestibulāro reiboni? Tur noteikti ir pazīmes, bet tas, kā jau es minēju, tas nav vestibulārās sistēmas bojājums, bet drīzāk, ka smadzenes neprot atrast to veidu, kā salikt to impulsu no acīm, ausīm un dažādiem ķermeņa muskuļu un cīpslu receptoriem. Līdz ar to īsti šo laikam par vestibulāru reiboni nevarēs nosaukt, bet tās sajūtas ir līdzīgas kā pie vestibulārā reiboņa. Dr. Vanna, jautājums jums. Man bija vairāki insulti, un tagad ir reibonis, un vai varēs tikt vaļā no viņa? Labs jautājums. Īstenībā es biju te pieminējis par to īsto ceļu. Te būtu arī, protams, jāpaskatās tīri kliniski, kas pacientam tad kaiš, kas pa pazīmēm ir un kas par insultiem ir bijuši un tā tālāk. Tā kā bez konkrētās klīniskas izmeklēšanas te to jautājumu ir bišķiņ grūtāk atbildēt, jo jāsaprot arī, kas tieši par reiboni tas ir, un kur tas iemesls varētu būt. Vai tas ir tiešām saistīts ar pārciestiem insultiem, vai tas ir arī, kad bailes tev nāk spēlē, klāt pacientam, vai ka tomēr tur ir arī papildus nosacījumi. Jo, piemēram, ar tiem pašiem kristāliem ausī, tas, ka ir bijis insults, nenozīmē, ka ar kristāliem nekāda problēma nebūs. Un arī tieši otrādi. Viens neizliedz otru pēc būtības. Tā kā var būt, ka iemesli ir vairāki, bet tas tomēr tā, ka gribētos tādā gadījumā tiešām apskatīt pacientu un vairāk informācijas saņemt. Jā, vēl viens tāds jautājums jums. Ja pusaudzim strauji pieceļoties no sēdes guļas pozīcijas, sareibst galvu un rodas nestabilitāte apmēram līdz 1 minūtē, pēc tam pāriet. Ģimenes ārsts saka, ka tas ir normāli, vai šim jāpievērš pastiprināta uzmanība?
Tas ir tā, ka tas būtu, protams, arī jāpaskatās, kā tas tiešām arī viss notiek, jā, jo, piemēram, ir arī citas diagnostikas metodes, kas var tad pielietot, piemēram, to pašu slīpā galda testu, jā, par kuru mēs šodien neesam runājuši, jā, bet kas palīdz atklāt arī autonomas nervu sistēmas traucējumus, jā, kas nav vestibulārais reibonis, bet tas ir cits traucējums, jā. Tā kā, tas arī būtu tomēr jāapskata, kas tur pa pazīmēm un kā tas izpaužās tiešām. Un tā kā arī bišķiņ vajag informācijas par to dabūt. Dr. Šlosberga, vai tie aizauz kristāli būs uz visu mūžu? Šāds īsts konkrēts jautājums. Diemžēl sliktā ziņa ir tāda, ja vienreiz mūžā cilvēkam ir viņi bijuši un traucējuši, diemžēl kaut kad viņi atkārtosies. Ir bijis tā, kad man ir nākuši, vairāk tās ir bijuši kundzes, kas saka, oi, man pirms 2 gadiem bija šī vaina un toreiz jūs man tik labi palīdzēt, es jau visu aizmiršu, kā tur bija jāvingro, man ir precīzi tas pats. Jā, diemžēl ir tā, ja viņi vienreiz bija kaut kad, diemžēl viņi atkārtosies. Vai reiboņi varētu būt saistīti ar diska trūcējumu kaklā? Disks trūcis tur diagnosticēts novembrī, šogad martā stipri reiboņu epizode ar kārtīgu karuselu un nelabu dušu pusdienas garumā, un kopš tā laika mainot pozu, guloši, sēdoši, kādu minūti reibs galu. Tas tomēr tā neizklausās. Jā. Ja diska trūce ir tik liela, ka tā, piemēram, spiež uz muguras smadzenēm, tā ir cita lieta, jā, bet tas tomēr arī ir savāda sajūta, jā, ka tas ir vairāk tiešām tas traucējums, ko es jau šodien pieminēju, jā, kā impulsi no pēdām, piemēram, nenonāk līdz smadzenēm, jā, bet tai trūcei jābūt tiešām ļoti lielai, lai tā nospiestu. Jā. Tomēr, ja griežās gultā un galva reibst, tad tas drīzāk ir saistīts ar ausi. Skaidrs, labi. Ja būtu diska trūcē, tad tie simptomi būtu visu laiku, un kāda viņiem ir starpība, vai tu guli, vai sēdi, vai maini pozu. Ja viņš ir, tad viņš ir, līdzīgi kā insults pārciest. Ja ir pazīmes ir, tad viņas ir. Nevis tad, kad gribu, tad parādos, tad, kad negribu, tad neparādos. Līdz ar to pēc šī apraksta ļoti aizdomīgi izklausās pēc kristāliņiem. Tad vēl tāds jautājums. Reibonis ilgs jau vairāk par mēnesi pastāvīgi, bet tikai staigājot un kustoties. Kā rīkoties, bet histīns nepalīdz? Jautājums ir staigājot pastāvīgi, ja vienkārši pieceļoties īslaicīgi sareibst, jo cilvēki ļoti bieži jauc šo lietu, ka mēdz viņi teikt to, ka visu laiku reibst, bet izrādās to, ka tas ir atkārtot izsaucams un izprovocējums, bet tas nenozīmē, ka tas ir visu laiku. Līdz ar to šeit bišku trūkst papildus kaut kāda informācija, lai pateiktu precīzi. Tas ir tas labs piemērs, ka tad, kad mēs izrunājam tiešām ar pacientu klātienē tos jautājumus, uzdodam precizējušus jautājumus, mēs tiešām nonākam īstenībā līdz daudz precīzākajiem tiem situācijas redzējumam un arī varam labāk to nodefinēt. Tāds jautājums darbā liels troksnis, kādēļ reibst galvu, ja lieto ausu aizbāžņus? Vai vispār šis troksnis darbā vai vidē, kurā cilvēks uzsveras, var veicināt galvas reiboni? Un vai tas tiešām ir vispār saistīts? Laikam tā būs uzreiz grūti atbildēt. Principā varētu būt, ja tā ir patoloģija, teiksim, ar iekšējo ausi, vai tur nav kaut kāds kaula bojājums, bet tur droši vien labāk varētu palīdzēt saruna ar neirologu. Skaidrs. Sveiki, kāds reiboņu veids varētu būt, ja nav griešanā sajūta, bet peldoša sajūta tāda kā uz kuģa, bez vertīgo, bez sliktas duša, vienkārši šūpošanās? Tur ļoti daudz dažādu iemeslu var būt, un bez precizējumiem jautājumiem tas ir ļoti neiespējami atbildēt, jo tas tāds ļoti vispārējs raksturojums. Tur būtu jāsaprot, ir tur vai nav blakus saslimšanas kaut kādas, kas to varētu veicināt, izraisīt. Tiešām tas nebūs tā atbildams precīzi.
Prasās arī tiešām pacientu apskatīt. Ja? Tādos gadījumos, vispār visos gadījumos prasās, ja? Jo tas tomēr, mēs jau arī ikdienā arī bieži vien redzam, ja, ka pacients jau bieži vien reibuņa dēļ jau izgājis vairākus izmeklējumus, ja? Bet tā kā pie neirologa vai pie neirologa nav bijis, ja? Un tad īstenībā tas ceļš ir tāds bišķiņ savādāks, ja, jo dažos no tiem izmeklējumiem varbūt arī nevajadzētu veikt, ja būtu sācis ar to, ka nonāk sākumā pie specialista, pie kura būtu tā kā arī jāgriežas, ja, no paša sākumā. Ja. Jā, tāds jautājums. Hronisks rīnīts var būt saistīts ar reibuņu? Hronisks rīnīts, laikam nevarēšu komentēt, tas tomēr būtu jāprasa neiroloģam vai auskākla deguna ārstam. Reiboņi gadās, bet lielākā problēma, ka esmu pilnīgi dezorientēta tumsā pat pazīstamā vietā. Jūtu, ka muskuļi darbojas citādi. Pie kāda speciālista vērsties, dr. Vannegors? Pie neirologa, jā, noteikti. Jā, un šeit droši vien, kad mums ir tā periferona. Jā, tas izklausās diezgan tipiski, jā. Ir parādījušies sīki dažu sekundžu reiboņi, bet uzsākums par to, ka ģimenē ir bijusi salīdzinoši lielā vecumā atklāta epilepsija, uz ko aizveda reiboņi, vai uz ko norādīja reiboņi. Ar laiku to sāk paudīt arī samaņzudumi, vai ir pamats veikt izmeklējumus? Jā, noteikti. Tā varētu būt, principā epilepsija pierāda ar elektroencefalogrammu. Jā, tad šajā gadījumā noteikti vajag vērsties pēc palīdzību. Tad tāds jautājums, reibst galvu un cāp galvu, izmeklējumi dažādi, bet nekas netiek atrasts, pie kā šādu reiboni pieskaitīt. Jā, atkal es gribēju teikt, ka, manuprāt, tas ir ļoti vispārīga situācijas apraksts, kur, manuprāt, ir nepieciešams kādu 5 precizējoši jautājumu, un tad mēs droši vien varētu tālāk runāt par to, kas ir šie potenciāli pamatā šiem galvasāpēm, šiem galvas reiboniem. Tad ir tāds jautājums par, vai ir vērts veikt slīpā galda testu? Pie konkrētām aizdomām, jā. Jā, tiešām tas ir tāds reiboņa sajūta, kad strauji pieceļoties, jā, ka paliek ka tumšs acīs vai tā kā zvaigznītes redz un jūt, ka var to arī zaudēt samaņu, jā, vai tad ļoti nedroša sajūta rodas. Tad noteikti, jā, tad tas būtu ieteicams, jā. Jā, tad es gribētu arī atgādināt to, ka slīpā galda tests ir tiešām ļoti nozīmīgs diagnostiskais rīks. Tādā gadījumā galvas reibonis vai dažāda veida, cita veida diskomforts parādās tieši vertikālā stāvoklī. Jo tad ko mēs darām slīpā galda izmeklējuma laikā, tad mēs novērojam un novērtējam tādu, kāds ir asins spiediena pulsa izmaiņas tieši salīdzinot vertikālu stāvokli ar horizontālu stāvokli. Un bieži vien tā, ka cilvēkiem ir bijušas dažādi un saglabājas arī šīs epizodes ar vertikālu stāvokļa diskomfortu, tad neskatoties to, ka ir veikti dažādi izmeklējumi sirds asinsvadu sistēmas novērtēšanai, Holter monitorēšana, ehokardiogrāfija, tad tā kā tie simptomi ir ķermeņa pozīcijas atkarīgi, tiešām ir svarīgi to, ka mēs šī testa laikā izmēģinām šo pozīcijas maiņu un skatāmies, kas reāli notiek, un tas bieži vien ir tas risinājums. Jā, tur nav, protams, šīs situācijas, kad ir rotators reibons kā pie vestibulāra reibona, bet ja ir tiešām saistīts diskomforts ar vertikālu stāvokli, tad es teiktu, ka noteikti vajadzētu veikt šādu izmeklējumu. Vēl tāds jautājums, kāpēc nevar gulēt uz kreisiem sāniem, kurā ausī tad ir bojāta kristāla un kā no tā tikt vaļā? Jautājums ir, kāpēc nevar gulēt domāts ar to, ka tas izprovocē reiboni? Droši vien, jā. Tad arī tā puse būs bojāta, jā, un, teiksim, ir tie vingrojumi. Tos vislabāk tomēr var veikt doktora klātbūtnē, uzraudzībā, jo tie ir ļoti nepatīkami nepatīkami sajūtas izraisa cilvēkiem. Parasti neviens ļoti priecīgs un laimīgs nav viņus veicot. Vēl tāds jautājums. Reibonis rodas pamostoties no rīta, citreiz jau jūt naktī. Piecelšanās no gultas ļoti lēna, pa mazam pieredinot galvu. Ilgst visu dienu, vai tas ir no kristāliem? Tas izklausās citādāk. Jā. Ja tas tiešām ir tik ilgstoši, tad nav tā, ka tas visu laiku atkārtojas, bet tiešām nepārtraukti no piecelšanās, tad drīzāk nē. Tas ir, problēma ir kaut kur citur. Jā, es gribētu atgādināt, tad
par to, ka ir tiešām daudz, kā jau mums tika minēts, daudz dažādi šie reiboņi, un tā skaitā arī vestibulāri reiboņi iemesli, un lai arī šķiet, ka tāds šis mazāk diskutēts un mazāk atpazīts ir šis labdīgas pārkšanās provokācijas vertigo dēļ šiem otolītiem, jau kristāliem. Atceramies, ka tas ir tiešām viens no vestibulāra reiboņu paveidiem, un ir daudz vēl dažādi citi iemesli. Un tāpēc šajā situācijā es arī gribētu teikt, ka jāvērš pēc palīdzības pie ārsta un ir jāizrunā šie jautājumi. Tātad, ticamāk, tur varētu būt kāds cits iemesls. Vēl tāds jautājums. Vai muskuļu savilkums kakla un sprānas daļā var izraisīt galvas reiboņus? Principā var. Jā, un, teiksim, ir noteikti pozas, kas var izprovocēt. Teiksim, tad, ka pavasaros vai rudenos ir jāņem nost aizskari un jāmazgā un viņš jākarina atpakaļ. Nav mums cilvēkiem šāda te poza, mēs neesam ne kaķi, ne suņi, un, teiksim, tad, ka es esmu piekārus viņus veiksmīgi, nolaižot galvu atpakaļ normālā pozīcijā, ir tāda sajūta, ka kaut kas nav īsti kārtībā, un dažkārt man ir bažas par to, vai es nonākšu lejā ar visiem aizkariem un aizkarštangu, vai tomēr nokāpšu no taburetes stabili. Tā kā jā, tas var būt iemesls, jā. Vēl tāds jautājums, kādi vingrojumi tiem kristāliņiem? Es gribētu varbūt teikt, ka tiešām šos vajadzētu konsultēties ar speciālistu, lai viņš parāda, kā tos vingrinājumus ir jāveic un lai izlabo kļūdas. Manuprāt, dažreiz tas arī ļoti būtiski. Un tiešām tad jūs varēsiet būt pārliecināti, ka šie vingrinājumi strādās un ka viņi būs efektīvi. Manuprāt, tas būtu labākais šis risinājums. Jā, jo ļoti bieži ir tādi cilvēki, kam ir stāstīts un rādīts, kuri zina, un vienalga kaut kādas nianses viņi neizpilda kā vajag, tīri saudzējot sevi, lai neizprovocētu tās milzīgi nepatīkamās sajūtas, jā, bet tieši tam ir jāiziet cauri tām nepatīkamajām sajūtām un jāizpilda tā, kā to ir jāizdara, jo slikti ir arī tas, ka cilvēks it kā cenšas dara, bet neizdara līdz galam, un atkal nav labi un var iedzīvoties psihogēnos reiboņos arī. Doktor Šlosberga, es gribētu jautāt, kas ir vestibulāra migrēna? Vestibulāra migrēna parasti tomēr ir tad, kad cilvēks jau zina, kad viņam ir migrēna, teiksim, jaunībā, viņš zina, ka viņam ir bijis stiprs galvas sāpes, biežāk arī tad, ja ir bijusi migrēna ar to saucamo auru, un tad ar laiku var transformēties, un tās galvas sāpes vairs nebūt, bet to migrēnas galvas sāpju vietā parādās kaut kāda mistiska reiboņi, līdzīgi ar to pašu biežumu, kas ir bijuši agrāk migrēnas. Principā šī diagnoze nav tik vienkārši nosakāma, bet ārstēšana patiesībā tur ir tāda, kā ir pie migrēnas. Tad mums vēl tāds jautājums. Pie reiboņa jūt pulsāciju vienā ausī. Kādēļ, doktor Vāneg, varbūt? Tas var būt arī saistīts ar to, ka, piemēram, ir asinsvadu cilpa, kas spiež uz vestibulāro nervu, ja, un tas rada tos arī reiboņus un arī sajūtu, ka savu pulsu dzird. Ja. Tas ir diezgan tā arī tipiski tā slimība. Ja. Vēl tāds jautājums. Ja ir pagājuši jau 10 gadi pēc pēkšņa vestibulārā neirīta, bet sekas joprojām ir, vai ir vērts apmeklēt neirologu, cerot uz jauniem atklājumiem šīs problēmas risināšanā? Tieši Šlosberga. Laikam tad tiešām ir jāatnāk nokonsultēties, jo tāda šeit uz vietas laikam atbildes īsti man nebūs. Skaidrs. Labi. Tātad, cienījamie skatītāji, manuprāt, bija gan interesanti, un neskatoties uz dažādu raksturu tehniskām problēmām, mēs varējām izrunāt un gūt daudz jaunas atziņas un tādu ieskatu tiešām vestibulāra reiboņu un citu reiboņu diagnostikā, terapijā, un es domāju, ka katrs no jums var paņemt savu kādu praktiskus padomus un informāciju sev, kā arī atzīt to, ka tiešām, ja ir galvas reiboņi, vajag maksimāli censties noskaidrot to iemeslu, jo dažkārt un diezgan bieži, kā kolēģi piekritīs, mēs varam palīdzēt un
un nevajag baidīties iet pie ārsta. Paldies par sarunu. Es gribu teikt doktoram Dmitrijam Vanagam, neirologam, doktorai Evitai Šlosbergai, neiroloģijai, un jums kopā bija Jānis Mednieks, VCA neiroklīnikas vadītājs, un šis bija projekts VCA online sarunas vestibulārs Reibonis sadarbībā ar Reibonis LV. Lielas paldies un uz tikšanos turpmāk!